Scenogrāfs ir gan arhitekts, gan gleznotājs, gan gaismas mākslinieks, gan arī kurpnieks vai šuvējs. Tā kā tā profesija sevi ietilpina, un arī ne tikai šīs tēlotājs vai radošās puses, bet tā ir arī literatūra, tas ir režisors un prasmu komunicēt arī ar cilvēkiem. Uzklausīt režisoru, bet mēģināt realizēt sevi, tas ir ļoti būtiski. Izsakot, šai profesijā kalpot nav nemaz vienkārši. Bieži vien arī lūgas izvēle ir tik ļoti sarežģīta, jo nevienmēr tā dramaturģija, kur man tiek piedāvāt, man ir saistoša, un tad šī māka sameklēt savas personīgās problēmas šajā dramaturģijā. Tā, kā teikt Gunārs Priedis, jūs piespiedīšu mīlēt Raini. Tas lielā mērā attiecās arī uz scenogrāfu. Pastāv šī versija, ka no telefona grāmatas arī var uztaisīt izrādi. Ja tev ir ko par to telefonu grāmatu ko teikt, tad tas bieži var būt par iemeslu izrādē. Man ir bijusi lēma strādāt ar izciliem režisoriem un izciliem aktieriem. Un es alažiņas respektēju šos talantīgos cilvēkus, mēģināju arī realizēt un nepazaudēt sevi.